Pagājušajā gadā atcerēsimies, mums arī bija kāda dabas stihija, kur bija liels vējš krusa, kur noblieza visus graudu augus gar zemi, mājām jumts norāva, sasita šķūņiem jumts un tā tālāk mašīnas ļoti daudz. Pat vēl šodien var redzēt pēc lielās krusas, kuras braukā vienās buktītēs. Zini, ir tāda seriāla sajūta, vēl pirms 2 nedēļām bija Augstkalnē, vēl ir mājas bez salabotiem jumtiem. Atcerēsimies, kad bija tā krīze, tad tas bija brīdis, kad Edgars Riņķevičs stājās savā amatā, prezidenta amatā, un brauca uz reģionu, solīja atbalstu. Kā mēs redzam gadu šķērsgriezumā, tas ir vairāk bijis tāds PR, es pat teiktu melnais PR no viņa puses, jo īsti jau nav līdz galam, jo cilvēkiem, kuri tajos lauku reģionos dzīvo, viņi labi spēj nopelnīt naudiņu maizei. Kur vēl naudu apdrošinātājiem? Un kas zina, vai samaksās kā šī gadījumā, kā ir šobrīd, kad apdrošinātāji meklē iespējas, lai nemaksātu šīs kompensācijas?